Sveiki visiem! Atkal esmu es, Dumbots. Izskatās, ka es mazliet atmaldījos. Man jānonāk savā metālūžņu laukumā. Es nekad iepriekš neesmu gājis cauri šim mežam. Tas šķiet mazliet dīvaini. Man jātiek mājās, lai sakārtotu metālūžņus. Ak, priekšā ir šķērslis! Šī ir brīdinājuma zīme, ka tālāk esošā teritorija ir ierobežota. Aizliegts šķērsot barjeras līniju. Man steidzami vajag savu metālūžņu. Un kas gan varētu notikt, ja es iešu tālāk? Vai mani uzbruks briesmoni? Tas ir smieklīgi. Dumbots dodas pēc metālūžņiem. Ahahaha! Dumbots pārgāja pāri Līvijai un nekas nenotika. Ir tik grūti iet pāri kalmiem. Ceru, ka atkal neesmu apmaldījies. Ak, skaties, skaties! Es redzu neparastu pikapu un arī karavīra formas stērpā ar ieroci. Ak, mums jābūt klusākiem. Viņš sargā šo transporta līdzekli vai to krabu, kas pārklāta ar audumu. Visi karavīri! Steidzami! Nāciet mūs priekšā. Viņš izņem rāciju. Mums vajadzīgs pastiprinājums. Mums vajadzīgs pastiprinājums. Sauciet, atkārtojiet. Viņš paņem savu ieroci un aiziet. Ceru, ka viņš mūs neredzēs. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Es brīnos, kur viņš aizskrēja un kas te notiek. Domāju, ir vērts aiziet apskatīties, kāds tas ir transporta līdzeklis un kāpēc tas ir šeit. Šis ir militārs pikaps. Parasti šādus vada militāra personas. Es brīnos, vai šeit notiek kāda īpaša operācija. Es vēlētos, lai manā metālūžņa placī būtu tādi paši. Bet patiesībā tas ir ļoti aizraujoši. Tas karavīrs varēja mani nošaut ar bisi, bet tagad viņš ir devies mežā, lai palīdzētu citiem. Zem šī pārsega ir kaut kas metālisks ar vadiem, un es jau iztēlojos, ka tur varēja būt būris ar briesmoni. Liels un ļoti biedējošs. Jo tas ir kaut kas ļoti liels. Es domāju, ka drīz uzzināsim, kas tur ir. Bet vispirms iesim paskatīties, kas ir iekšā kabīnē. Klusi, lai neizprovocētu to, kas ir zem tās drānas. Paskatīsimies, kas tur ir. Oho! Šis ir koferis. Interesanti, kas ir iekšā. Ak, šis ir SCP fonda simbols. Tas ir ļoti salādi un interesanti. Vai varētu būt, ka šīs organizācijas īpašie aģenti nodarbojas ar anomālijām mana metālūžņu plača tuvumā? Izskatās, ka es atradu kaut ko vēl interesantāku. Skaties, šis ir briesmoņa galvaskauss. Šī lieta izskatās ļoti biedējoši. Varbūt šis briesmonis dzīvoja šajā mežā? Paskatīsimies, kas vēl ir SCP koferī. Skaties, šis ir vēl viens SCP fonda atribūts. Viņi nodarbojas ar anomāliju, briesmoņu un citu būtņu ierobežošanu un iznīcināšanu. Tas ir ļoti nopietni. Es šo nolikšu malā un paņemšu otru lietu, kas palika uz pāri. Ir kaut kas līdzīgs mapītei ar dokumentiem. Paskatīsimies, kas ir iekšā. Šie ir slepeni materiāli. Ar tiem mēs varēsim uzzināt, kas šeit notiek. Atver to lēnām un uzmanīgi. Wow, cik biedējoši! Kāds šausminošs vīrs maskā. Vai tas ir mēra ārsts? Paskaties uz viņa tērpu. Šeit ir šīs radības apraksti un novērojumi. Es negribētu redzēt šo ārstu ar tādu degunu reālajā dzīvē. 73. Izskatās ļoti biedējoši. Šeit rakstīts, ka sastopot šo radību, tev nepārtraukti jāskatās uz to. Labi, ka roboti nemirkšķina un var skatīties, cik ilgi vēlas. Cilvēkiem ir mazāk paveicies. Skaties, te ir fotografija ar kauju starp speciālajiem aģentiem un šo briesmoni. Varbūt viņi atnāca šurp tādēļ. Oho! Ceru, ka viņi to varēs noķert pēc iespējas ātrāk. Te ir vēl viens dokuments. Ko? Ak, nē! Pagaidi! Ak, nē! Kā tas ir iespējams? Ko tas nozīmē? SCP fonds uzskata mani par anomāliju un arī mani medī.
Viņiem ir manas fotogrāfijas manā metālūžņu laukumā. Viņi domā, ka es apdraudu viņu organizāciju. Kā tas ir iespējams? Dumbots neatceras, ka jebkad būtu bijis dusmīgs uz kādu. Man jāuzzina vairāk par sevi un jāpierāda, ka neesmu slikts. Iesim! Es iešu un atradīšu SCP aģentus un palīdzēšu viņiem. Tad viņi sapratīs, ka Dumbots ir labs robots. Kas tas bija? Šie ir kaut kādi izrakti caurumi, un šajā laukā to ir tik daudz. Kas, ja tur apakšā ir kādi pazemes briesmoņi? Šī vieta ir ļoti biedējoša. Skaties, vēl vairāk caurumu. Tev jābūt ļoti uzmanīgam, lai neiekāptu kādā no tiem. No šī cauruma varētu izlēkt briesmonis un ievilkt tevi pazemē. Dumbots nevar doties pazemē. Ak, šis ir militārs vairogs. Droši vien tas šeit tika aizmirsts. Tas ir izgatavots no ļoti izturīga metāla, stiprāka nekā pats Dumbots. Šādu vairogu nesā, lai pasargātu sevi no citu cilvēku vai briesmoņu uzbrukumiem. Bet šajā vairogā ir caurums. Acīm redzot, kāds vai kaut kas to ļoti stipri iesita, un tas neizturēja. Neskatoties uz to, Dumbots meklē SCP speciālos aģentus. Šurp, mums jāiet šajā virzienā. Ak, šī ir roka, bet ne cilvēka. Tā ir biedējoša un deformēta. Es paskatīšos tuvāk. Ak, esi uzmanīgs. Ak, Tas viss ir bjotains un ļoti slidens. Tāpēc Dumbots to nometa. Atvainojos. Izskatās, ka tajā ir arī caurums. Iespējams, speciālo aģentu lode trāpīja rokai. Droši vien šī roka izveidoja lielo caurumu vairogā. Tā bija ļoti liela un biedējoša briesmoņa roka. Šajā mežā notika kaujas starp briesmoņiem un karavīriem, tāpēc viņiem bija nepieciešami pastiprinājumi. Turpinu meklēt pēdas. Ak, paskaties! Dumbots atrada militāru kasti. Interesanti, kas ir iekšā. Atvērsim to. Wow, neticami! Šis ir aprīkojums un munīcija. Tos izmanto, lai cīnītos pret briesmoņiem. Bet tie tika atstāti šeit. Apskatīsim to tuvāk. Šo bazuku var izmantot, lai šautu uz monstriem. Raķete visticamāk tiek palaista no šejienes. Ak, atvainojos. Par laimi Dumbots nenospieda palaišanas slēdzi. Paskatīsimies, kas vēl šeit ir. Oho! Un šī ir pistole. Dumbots nemāk šaut ar ieročiem. Viņš varētu nejauši sašaut sevi vai savus sabiedrotos. Dumbotam jāatrod piemērotāki ieroči, lai cīnītos pret SCP monstriem. Īpaši pret 096. Tas izskatījās īpaši biedējoši. Ak, paskaties, Kūk! Šīs metāla lietas man derēs. Un kas tas ir virsū? Varbūt to vajadzētu noņemt. Ak, tik spilgti. Piedod. Dumbots nejauši. Viņš negribēja tev nodarīt pāri. Turpinu meklēšanu. Lai izvairītos no bojājumiem, robots uzvilks bruņu vesti. Jā, laba ideja. Es to uzvilkšu tagad. Haha, vienkārši lieliski. Tagad briesmoņi vairs nav tik biedējoši, lai viņi biedē citus ar saviem briesmīgajiem nagiem, bet ne mani. Turpinu tālāk. Ak, vau, kāds murgs! Šī ir briesmoņa galva. Tā tika iznīcināta pavisam nesen. Šeit joprojām ir sprādzienu pēdas. Jā, tieši tā. Šeit tika uzspridzinātas granātas, freebacks. Un šī briesmoņa galva tika norauta. Jā, tieši tā. Šis briesmonis noteikti vairs nav dzīvs. Šī ir kāda ļoti biedējoša un neglīta briesmoņa galva. Es domāju, ka tagad es pametīšu šo vietu. Ak, es tomēr paņemšu pārsteigumu līdzi karavīram, ja viņu vēlreiz satikšu. Es domāju, ka viņam tas patiks un būs noderīgs.
Lūk tā, dāvana īpašajam aģentam. Ak, paveicās, tas vēl nav uzsprādzis. Hei, kas tu esi? Granāta. Sveiks, kareivi! Apēj apkārt. Šis ir tev. Kareivim nepatika granāta. Labi, es to pagaidām atstāšu šeit. Skaties, kas patiesībā bija zem auduma. Šī ir raķešu palaišanas sistēma. Oho, šis ir ļoti nopietns ierocis, īpaši, lai uzspridzinātu briesmoņus. Kas, ja šis ierocis nav domāts briesmoņiem, bet gan man? Granāta neuzsprāga. Āk, viņš ir neapbruņots. Bāze. Kā dzirdat? Atradu to USB. Instrukcijas. Cepumiņa gals tur. Uz ceļiem, uz zemes. Lūdzu, nedariet to! Mr. Specials, pagriezieties ātri! Tas ir pats SCP-096. Agents Mr. Specials cīnās ar Misteru Briesmoni. Nemekēt! Dodieties tur. Ak, nē! Briesmonis apēdīs karavīru. Man jāpalīdz viņam. Pareizi! Tur ir raķetes. Dumbot palaid raķetes, lai iebiedētu briesmoni. Es pieslēgšos artilērijas datoram ar kabeli. Palaižu. Raķetes debesīs. Ak, nē, raķete! Es redzēju, ka karavīrs nometa kaut ko zilu. Jā, šis ir pārnēsājamais dators. Ar SCP fonda aģenta datora palīdzību Dumbots varēs uzzināt vairāk par sevi, kāpēc SCP organizācija viņu vajā un kā viņš nonāca izgāstuvē. Ak, nē! Briesmonis nāk atpakaļ! Dumbots atvadās no jums! Uz tikšanos!